Ventspilī 94,5. Šodien piedzīvojuma parkā liela diena tiek atklāta vesela virkni jaunu atrakciju. Pirmais iespējas atnākot uz piedzīvojuma parku, tas nokļūst pilnīgi citā vietā. Viena no atrakcijām ir arī šī te diezgan trakā laiviņa. Un šis ir vienkārši iespaidīgs skats. Tu pilnīgi nezini, vai tu atrodies Ventspilī, vai tas ir kaut kāds atrakcija pāris kaut kur tālu Eiropā. Labāk uz zemes neskatos, te ir baigais augstums, bet tu līdz es braukšu arī lejā. Wow! Reportāžu turpināsim no citām atrakcijām. Pēc lidojošās laivas piedzīvojuma parka apmeklētājiem būs arī citas jaunas izklaides. Piemēram, laiviņas, kas aprīkots ar ūdens pistolēm, bumperu mašīnas, arī strūklaka, kuras režīmus būs iespējams mainīt pašiem, un cintētiskā ledus slidotava. Savukārt īpaši bērniem ierīkot automašīnu celiņi, kuru malās atrodami dažādu Ventspils būvju maketi. Atrakcija atklāšanas dienā gan veci, gan jauni atpūtnieki lielā skaitā devās izmēģināt visu jauno. Taču, lai tiktu pie šādas iespējas, bija arī jāpastrādā. Piemēram, jātrāp ar bumbu vārtos vai grozā, vai citādāk jādemonstrē savu veiklību. Par to pienācās žetons, kur jau vēlāk izlietot kādā no atrakcijām. Žetona pelnītājiem jau bija gatavs plāns, kurus atpelnītās lietiņas tērēt. Labdien, sakiet, kam jūs to žetons gribat pelnīt, ko tieši tērēt, kurām atrakcijām? Daudz gribu uz tām mašīnītēm apaļajām, kas tur braukā. Kur griežās? Un no tādiem trakajiem kaut kādām laivām vai tā lekšana ar laivām? Nē, tas ir par traku, man liekas. Varbūt, ka vēl viņam bišķi jāpaaugās ir. Laikam iesim tur kaut kur tās laivas ir, nē. Kaut kur pie skatus tāds griežami ir. Tās mašīnītes jaunās. Ļoti gandarīts par jaunu atrakcijas zonu bija Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Tās izveide prasīja vairākus gadus nopietnu darba. Turklāt būvniekiem nācās saskarties ar papildus problēmām laika apstākļu dēļ. Tomēr visas pūles bijušas tā vērtas. Kā bija ar to lidojošo laivu, kāds sajūts? Nē, forši. It kā 9 metri, bet tomēr labi var redzēt visas atrakcijas. Tāds labs skats ir jau pilsētā, jau kaut ko var redzēt. Normāli ātrums ir, un tad pirms tāds tā kā uzrāviens ir. Mēs 3 gadus strādājām, kamēr izvēlējāmies, ko te īsti taisīt. Jā, mašīnītes vienmēr ir bijušas populāras bērniem, un tad gribējās uztaisīt tādu pilsētiņu, lai ir interesantāk viņiem. Bumperu tās laivas un mašīnas tās arī populāras ir. Ledus vai ne, lai cauru gadu var paslidot. Un tagad hokeisti spēlē, un arī puikas varēs mazie patrenēties pavasaru, īpaši šogad, kad mums ir rekonstrukcija slidotavā. Mums strūklaka interaktīvā, tur ir tāds vietas, kur uzspieža kāju un iet. Patīk, kā viņu stimulē to strūklaku, ja. Tas jau cits mērogs un cita elpa pilnīgi. Tagad atliek vien cerēt, ka piedzīvojuma parks kļūs par vēl iecienītāku atpūtas vietu ventspilniekiem un vēl vairāk iepatiksies arī turistiem. Katrā ziņā atklāšanas dienā vienaldzīgo nebija, un vispār tautas bija ļoti daudz. Siltais laiciņš arī neliedz drusku samērcēties. Piemēram, vizinoties bumperu laiviņās. Nebija bail, ka tev kāds kārtīgi samērcēs vai iegrūdīs tā? Nē. Savukārt tiem, kas gribēja nevis mērcēties, bet atveldzēties, tika piedāvāts ūdekas ūdens. Mutes pietiks, izskatās baigi pieprasīs pēc ūdens? Es ceru, ka pietiks. Katram gadījumam laikam esot vēl vienu mucu. Konkurējat ar aliņu tagad, Valns? Labāk pat. Kur zaķis? Zaķis te kaut kur arī staigā, jā. Kaut kur mēs tikko izšķīrāmies, viņš te kaut kur pazuda. Kāpēc neķer rokās? Mēs jau sadraudzējušies pēdējā laikā tā. Ar laivu varbūt nobrauks lejā vilks, vai ne? Es baidos. Man no augstuma tiešām bail. Galu galā ūdeni varēja nobaudīt arī jaunajā strūklakā. Tā sevišķi patika bērniem, turklāt dažāda vecuma, un arī viņu mammām. Es gan patās atnācu, bet jā, izskatās savādāk, patīk, protams, patīk. Nevar pazīt, ka tas bija tas pat vecais piedzīvojuma parks. Tas gan jā. Vecmāmiņas gan netika novērots atrakciju izmēģinājumos, taču tas viņām neliedza priecāties par mazbērniem, kuriem ir vēl vairāk iespēja izklaidēties. Jo, kad bērniņi nodarbināti, arī vecmāmiņām mierīgāks prāts. Аттракционов очень много, и дети и туда хотят бежать, и сюда хотят бежать, и всем этим позаниматься. Мне вообще нравится очень, и все, и как поставлено, и как детки здесь хорошо для детей. И вообще очень здорово сегодня. Я первый раз, правда, пришла сюда, да, хоть сколько гора Лемберга, как говорят, существует, это самое. Но мероприятие чудесное сегодня. Sākoties kārtējai turismu sezonai, piedzīvojuma parks tiešām iegūst pavisam citādākus vaipstus. Ventspilnieki pūļi tos jau novērtējuši un atzinuši par labiem esam. Tagad jāgaida, ko teiks pilsētas viesi.